pagalmā Suņauda. Katru trešdienu 8:00 no rīta. Radio Boom FM. Studijā Arturs Kaimiņš. Labrīt, visapkārt sveicināti. Šodien ir trešdiena, 10. jūlijas 8:07 minūtes. Mums ciemos ir modes speciālists, tā vismaz viņš sev pats dēvē. Viņam vārds ir Denis, uzvārds Ševeļovs, jeb kā viņš sev dēvē mēdījos, Denis Denis ir pie mums atskrējis. Labrīt. Pirmo reizi vispār kāds pie mums ir atskrējis, kā UFO pirms tam minēja, atskrēja kājām tepat no Barona centra, sportiskā tērpā. Tikko kā Denis ienāca iekšā mūsu Boom FM studijā, pirmais, ko viņš sāka darīt, viņš sāka fotografēties savā telefonā. Jā. What the fuck? Es atvainojos. Tā ir zemapziņa, tā ir zemapziņa. Lūk, saki, vai tā ir taisnība, ka tiešām cilvēki domā par tevi šādi? Ka viņi vispār domā par mani, ka esmu kāds stirliņš. Tā ir vai nav? Jā. Vai tu esi stulbs, vai tev nav gaumas, vai ja tev tas nepatiks. To turīt redzēsim. Jo tu mēģini tā kā visiem stāstīt, kā kurš ir ģērbies un tā tālāk un joprojām. Saki, Denis, kas tā ir par tādu stulbu manieru iet uz pasākumiem, tādiem sabiedrībā populāriem pasākumiem ar citu vīru sievām? Tas ir normāli pilnīgi. Absolūti, jā? Ko te vīri saka par to? Ja tu domā runa par... What the fuck? Es atvainojos. Kā tev liekas, ne? Nē, ja tu runā tieši par Gunu Leiškanu, tad es nezinu, es vienkārši jautāju. Tā ir mana laba draudzene, un viņa vīrs pamatā dzīvo Tallinā. Un viņa dzīvo ar tevi šeit? Nē, viņa dzīvo atsevišķi, un tas ir normāli pavadīt savu draudzeni. Kautrīgs puisis, kam nav ko teikt. Tā ir taisnība, jā? Man daudz ir ko teikt, un jūs tur varat izlasīt mana blogā un es, Facebook. Teiksim, klausies, ko tu teici, man diezgan grūti bija saprast. Līdz sasniegšanai pārmērīgi alkohošana lietai netolerēja silējis, pangasījus. Kas tad? Pangasījus. Tu pamatīgi sagatavojies, man tas pārsteidz un priecē. Protams, tas ir no gandrīz ideāliem vakariem, vai ne? Jā, tā ir taisnība, tāpēc, ka nekur jau tādā daudz īpaši tu runājis tā kā neesi. Nevajag man stresot. Ok, es tev nestresošu. Tev man nestreso. Tas bija laba pieredze. Man ir bailes. Labi, man ir jautājums tev tāds. Vai tu zini, kas ir Anna Vintaure? Nē, nezinu. Anna Vintaure nezinu, kas ir. Vai tu zini, kas ir Marta Bērskalne? Jā, tā ir modele. Malācis. Vai tu zini, kas ir Denija Sarkanbikse? Nē. Karlīna Caune? Zinu. Ok, Anastasija Kondrātjeva. Zinu. Malacis. Protams, ka tu varbūt esi dzirdējis par tādu meiteni kā Ginta Lapiņa. Protams. Vai cik jauki. Tad vienīgais, ko tu nezināji, bija Vogue daudzkārtējā, daudz gadus jau esošā redaktora. Vogue, tāds žurnāls ir zināms, jā? Kurā Anna Vintura teica? Vintaure. Viņa ir Anna Vintura. Jeb arī Vintere. Tu vari, es jau kā krievs. Tagad jūs zini, protams, kas tev priekšā prasa. Anna Vintura ir amerikāņu Vogue galvenā redaktore. Jā, tā ir taisnība. Un viņa strādā kopā ar Grace Cuttington, kas ir modes redaktore tajā pašā žurnālā. Es par to arī tev jautāju. Nē, īstenībā jā. Tā ir jauna iegošana par mani. Tu izdomā pats Latvijā vārdus, kādā veidā latviski runāt? Tā ir jauna iegošana par mani. Iegošanas, jā. Jā, reizēm izdomājam jaunas vārdus. Protams, valoda ir dzīva, tikai kāpēc gan nē. Okay. Es esmu gatavs jebkurai kritikai. Jūs esat gatavs jebkurai kritikai, pareizi. Kas tev uz galvas tagad ir zaļā, zilā krāsā vai zaļa krāsā matu frizūra tagad ir? Tā ir zilā, gaiši zilā diezgan. Tā kā man patīk krāsas dažādas. Faktu reāli izpētījis vispār, ko es biju sarunājis par šiem ilgiem gadiem. Tas nekas, puisīt. Все важно. Слыши, не убивай, брат. Вот. Не брат, гнида черножопая. Saki man tā, ja es tev piedēsim jautāšu tādu lietu, tad, teiksim, tu kā Džeks, vai ne? Jā. Kuru dziesmu tu izvēlēsies? Šo? Nē. Varbūt šo? Vēl? Nē, divi varianti. Šo vai to? Tātad šī bija vēl? Nē, Mama Ļuba davai. Mama Ļuba davai, jā. 8:11 minūtes. Lūdzu, Mama Ļuba jeb arī pilnīgi cita dziesma. Handsome, tender, soft. Why do you look right through me? Thinking, no, I can't deny my
me feeling frozen. My chicky, I can be all you need. Won't you please stay with me? My chicky, allergies, my beans. My chicky, can't erase what I feel. My chicky. Viss kārtībā. Drošākā vieta pagalmā. Suņa būda. Studijā mums ir Denis Ševeļovs. Denis, Tas bija Artus tev, tavs man veltījums. Jā, tu vēl ilgi būs gejs? Jā, man šķiet. Tā kā, jā vai? Nē, īstenībā jā. Tas būs, jā. Tas būs tomēr jā? To kaut ko nevar mainīt, man šķiet. Ok, labi. Nē, par atklātību paldies ļoti labi. Vai tev liekas, ka Lauris Trēnings arī ir gejs? Nē, īstenībā jā. Kā tev šķiet? Tev jau izaicinām studiju. Mēs jau viņu aicināšu, es vienkārši sakam sagatavoju materiālu. Tātad, kā tev liekas? Es neatbildēšu par šo jautājumu, jo es nezinu. Tu nezini? Es nezinu. Bet tad ir nav tā, ka jūs viens otru pazīstat. Sveci neturējam. Jā. Labi, saki man tā. Tu zini, tu jau man tā kā iepazini arī agrāk, jo es video atradu pēc Spāmaņa nakts. Mūsu klausītājs Spāmaņa naktī arī ir aktieru balva vienreiz gadā, kas tur notiekās. Jā, mums aktieriem tāda ir. Tāpat kā jums ir tur, kur jums nav ko nominēt. Klausies, ko tu saki. Tas kaimiņš arī nezinu, kas viņš ir. Laikam aktieris, jā. It kā jau cilvēki runā kā aktieris, jā. Tātad tu tagad nezināji, kas tāds esmu, bet tas nekas. Jo nākamais tev ir ko teikt. Viņam ir kakls pa īsu. Tas ir arī tāds paņēmiens, lai labāk izskatītos. Jā. Tā ir. Ja vīrieši nav kakla, tad viņam principā nedrīkst tas šlips valkā izmantot, atstāt atvērto to kreku. Tas bija sirsnīgs ieteikums. Tas bija sirsnīgs ieteikums, jā. Tāpēc arī cilvēki šitā saka. Es padomu par mani, ka esmu kāds stirliņš. Saprot, kādā fucking sakarā man ir kakls pa īsu, man varbūt ir ausis pa liela, tev varbūt ir kājas pa šķību, bet kakls man nekādā gadījumā nav pa īsu. Viņš izskatījās un tās fotogrāfijas, ko viņi radīja, tā viņi arī izskatījās. Ja jums dod tādas sūdīgas fotogrāfijas, tad jūs tā kā arī tās sūdīgās fotogrāfijas arī tādā veidā aprunājat. Kā es tur klātienē nebiju, es nezināju, ka tu izskatījies. Tā kā man grūti to... Un tagad, kad tu skaties uz mani, tad... Man ir bailes. Bailes tev nav, bet saki, tad arī joprojām tas kakls ir tik ļoti īss, jā? Nē, tev ir tāds normāls izgrieziens. Džeki, jūs visi dzirdējat, man normāls kakls ir. Man ir kakls ir. Piedod atvaino, Denis, bet līdz cerētajai uzvarai tev ir kā rāpus līdz Ķīnai. Saki tā, Denis, kas ir tava stiprākā puse? Godīgums. Godīgums. Un kas ir tava vājākā puse? Neesmu atklājis vēl. Nē, vispār neesi, jā? Ko gribētu saņemt dāvanā? Auskarus jaunus. Auskarus, bling kaut kāds tā lai būtu, jā? Protams. Aha. Jo man patīk uzmanība. Tā ir zemapziņa. Tev tā uzmanība patīk, kāpēc? Tāpēc, kad es esmu pamanījis arī, ka tu kopā ar, kā viņam bija uzvārds Barišņikovs, bet tas nav tas populārais, bet tas nav tas populārais baletdejotājs, ja gadījumā es domāju, ka visa Latvija tomēr nezina joprojām Barišņikovu no Latvijas. Tātad jūs tā kā, kas jūs tā kā kopā esiet, kas tur notiekās? Nē, viņš viņš ir mans draugs vienkārši un viss. Vai draudzene? Nē, nav draudzene, viņš ir draugs. Draugs? Ir vienkārši draugs. Tie otru dienu runa iet tikai ap un par alkoholu. Jūs tā kā šmigā visu laiku staigājat kopā, jūs esat apķērušies staigājat. Cilvēki tā kā jautā, runā. Viņam tikai tā šķiet, nav nemaz patiesība. Nemaz nav patiesība? Ne. Tā kā vispār nav? Ne. Es gatavs jebkurai kritikai. Ļoti labi, man patīk. Kā tu nopelni naudu? Nauda, tā ir tā, ko mēs lietojam veikalos, vai tu vienmēr visurēji pavelti? Daudz ko nevis nopelnam veikalos, bet tērējums arī. Jā, daudz ko pavelti dabūjam. Bet taču pārtika, tu tā kā, nē, uz Rīmī nelūdzu. Atkarīgs. Atkarīgs, lai man lūdzu 3 kg burkādu. Kāds kupons nesen. Aha, bet kā tu nopelni naudu? Un pasāst mums, jo es, teiksim, skatījos tavā blogā, kā viņš baigs sākums tāds nosaukums? Fashion slogger. Jā, fashion slogger, un neko tu baigi aktīvi tur neņemies. Pēdējais ieraksts ir aptuveni pirms 20 dienām. Jā, tā ir taisnība, tu skaties man Tumblr, jā, bet esmu ļoti aktīvs savu Facebook lapā, kas ir Fashion slogger. Jūs varat sekot un skatīties, man tur diezgan bieži ir dažādi update. Šito Džeki es dzirdējis? Jā, protams. Kādēļ viņš patīk? Nepatīk. Kāpēc nepatīk? Skaistāka vīrieša uz šīs planētas Zeme neeksistē.
Viņam vārds ir Aziz. Nu, katram ir sava gauma, un viņš neatbilst ne muzikāli, ne vizuāli. Kā tev liekas, vai mode Kāpēc iet uz viņam man priekšu? jāpatīk? Es vienkārši jautājumu atbilžu rīts. Saki tā, vai mode iet uz priekšu, vai mode iet uz aizmuguri? Mode iet par riņķi. Par riņķi? Jā. Ok, nepiekrītu. Man liekas, ka mode iet visu laiku tikai vienīgi uz priekšu. Bet tas ir mans viedoklis. Saki man tā, kāpēc mode liek cilvēkam nervozēt? Tā kā, biti ņērunami, tā kā, lai tu saprastu. Es to saprotu, vienkārši tas ir tā vienīga lieta, uz kuru cilvēki sev var kaut kā attiecināt un identificēt. Un visi saprot, visiem šķiet, ka visi to saprot, un tas arī ietekmē ārēju izskatu, tāpēc visiem tas ir sāpīgs jautājums. Un kāpēc cilvēkiem ir... Man ir bailes. Bail no modes? Jo tā ir ļoti ātra, un tā ir grūti vispār... būt līdzi. Man liekas, tie cilvēki, kas kaut ko tie, kas ir cilvēki, kuriem ir jautājums, uz kuru es nevaru ļoti ātri atbildēt. Šeit jau reāli vajag padomāt un uztaisīt pētījumu. Tas nav radio etēram jautājums. Kā te nav? Tu man nesaki, kas te ir vai kas te nav, jo tad man sanāks beigās šādi. Līdz tas atsevišķiem pārmērīgi alkohošana lietai netolerēja cilvēks. Tātad man šķiet, ka cilvēki no modes baidās tāpēc, ka parasti tie, kuri izsaka savu neapmierību ar kādu no modes izpausmēm vai tendencēm, patiesībā vienkārši paši jūtas, ka šī veiksmīgā cilvēka grupa, kas ir, teiksim, modē, nav viņus pieņēmusi un nepieņem. Un tāpēc viņi arī noniecina visu, kas ir ar viņiem saistīts. Tu esi sagatavojis, tu nolasīji no pierakstiem. Es nolasīju vecīt no Annas. Kā tu teici, viņam uzvārds bija? Vintour. Jā, tā ir viņas, okay, tas ir viņas. Es jau vienkārši domāju, ka, ja man Džeks Nikolsons būtu kaut ko pateicis, es uzreiz momentāli tev būtu pateicis. Labi, man tev vēl jautājums ir... Mums ir vēl... Pārāk ātri runā. Tu netiec līdzi, bet tu skrēji. Netiec līdzi, labi. Tas nav saistīts. What the fuck? Es atvainojos. Я могу перейти на русский, если надо. Не век. Нет? Ну, точно, может, потом поймешь. Nu, kā tā, es pēc tam vēl to ierakstu, paskatīšos, noklausīšos. Un tad aizies komentāri. Kamēr mēs jūs te pauzē gaidījām, tikmēr tu biji visu laiku savā telefonā. Cik es saprotu, telefons ir tavs turpinājums visam, kas tā kā ar tevi saistīts ir, un tas tavs labākais draugs, tur viņi vispār nekur neej. Tas nav mans labākais, tas ir Rīgas, mans turpinājums. Rīgas ir starp kājām. Tiekamies pēc 4 minūtēm, varbūt 3, šobrīd ir 8:21 minūte, aiziet. Руки твои сильные, ты защитишь слабого, мысли твои верные, ты научишь глупого, глаза твои, твоя душа добрая и чистая, дари ее тому, кому больно одному. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Drošākā vieta pagalmā. Suņabūda. Suņabūdā šodien ciemos Denis Ševeļovs, kurš tev aizrādīja, ka es par ātri runāju, bet, каждого свой недостатки. Zini, tāds teiciens no džazātīgām meitēm. Katram savs darbs arī. Jā, saki man tā, runājot par to, ka tev tas darbs, vai ne, pats aizgāja, vai ne? Te ir tāda problēma. Sorry, tā nav tā problēma, tā bija mana problēma, toņās būs tava problēma. В принципе, каждый год мы слышим и видим одних и тех же людей. Да, это беда нашей маленькой страны. Растить звезд или увеличивать количество номинаций. Es runāju par šo te modes... Tev jāvāda šo pasākumu. Man ir jāvāda šis pasākums. Man liekas, ka šis pasākums ir sev izsmēlis pēc pirmās reizes, kā viņš ir gadījies, jo es uz viņu biju aizgājis, es pēc viņu nominēts. Man liekas, kas tas par tādu bullshit ir, ko jūs tur darat? Tur ir šausmīgi nekvalitatīvi norganizēts pasākums, un visu laiku tās pašas sejas ir. Lūdzu, un tas ir organizatoriem, bet es domāju, ka es varētu tev ieteikt, ka vadītāji tas būs Es šausmīgi dārgi maksāju, starp citu. Jums ir viss budžets tāds. Kā jums? Es neorganizēju to. Jūs jau vispār vēl darat, cik es saprotu, vai ne? Tu aizies ārā un klausi, ko es tev saku! Labi, miers. Nu, lūk, Denis. Viss var sarunāt, bet es domāju, tas būs labs, ja tas būs vēl tieši etēra, tad jā. Tev var, tātad par tavu draudzeni runājot, šeit mums tevi dāvanam. Tātad,
kā jau suņbūdas skatītāji ir Man un patīk klausītāji ir, protams, ka kam dāmas nepatīk, tad ir pieraduši, mēs apdāvinām katru mūsu suņbūdas viesi. Te tev ir žetoni, ņemciet. Paldies. Tur ir tavs vārds, tur ir tavs uzvārds, un tur pat ir datums, ka tu esi bijis šeit. Arī man kāds kaklā ir. Un arī es tev gribētu uzdāvināt, jo tagad ir jūru laiks, ezeru laiks, bīča laiks. Paņem līdzi Barišņikovu, un te tev ir lidošais šķīvīts, un jūs varat viens otram šausmīgi seksīgi viņu mētāt, kā vien gribās. Barišņikovs seksīgi nesanāks, jo nē. Tu šito te nabaga džekam, nu. Viņš par to zina. Vai nu tu esi stulbs, vai tev nav gaumas, vai ja tev tas nepatiks. To turīt redzēsim. Šis ir mans mīļākais tavs ieraksts. What the fuck? Es atvainojos. Starp citu, respekts tev par to, kā tu izturējies šajās ideālās vakariņās, jo tu vienkārši teici, ko tu domāji. Tas tev, frisbijs, lidošais šķīvīts, mēģina ķert zobos, jo kārtīgs suns viņu ķer zobos. Artus, jā. Tātad vēlreiz atceries. Arī paldies. Protams, atceries, kad kakls mums ir, arī uz kā mums stāv šī galva, arī viņš stāv uz kakla. Ir, man patīk. Lūk, nu ko, iesim tālāk, sākam paldies. Starp citu. Mēs tiekamies nākamā nedēļa ar seksa jauno guru. Seksa jauno guru. Miks Ozoliņš. Būs šeit ciemos. Vai nu režisors, vai nu jaunais seksa guru. To mēs uzzināsim jau pēc nedēļas. Bet tagad, aleluja, do svidānie! У нас забыться gazete yuvarjak nada. O değil. Onu diye ayrı bir tane, teze bir tane. TikTok'a koy, davay da svidaniya. 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 Ай, жизнь такой жить надо осторожно. Наш мастера есть свой таможный. Жизнь такой жить надо осторожный. А старая есть у машина.